sporta, tramplīna, slēpotāju, krosa, vingrotāju, rikšotāju un kādas tik vēl nesportiskas ielas ir atrodamas Rīgā. Tāpēc Vankūveras Olimpisko spēļu laikā es atļāvos uzvilkt Latvijas izlases tērpu, lai stāstītu par šīm ielām ielas garumā. 19. gadsimta beigās Bruņinieku ielas trasi pagarina otrpus Nikolaja ielai un nosauc par jauno Bruņinieku ielu. Gadsimtu mijā Latvijā lielā cieņā ir riteņbraukšanas sports, un 1914. gadā otrā Rīgas riteņbraucēju biedrība gādā, lai jaunā Bruņinieku iela pārtaptu sporta ielā. 19. gadsimta beigās pati sportiskākā iela Rīgā bija tajā laikā dēvēta Nikolaja iela, vēl agrāk viņu sauc par Eifonijas ielu, bet šodien mēs viņu pazīstam kā Kristiāna Valdemāra ielu. Un mēs te patās pa diagonāli redzam pirmās Latvijas sporta biedrības, otro Rīgas riteņbraucēju biedrības kādreizējo laukumu. Viņi 1898. gadā atnāca šeit, nopirka zemi, ieguva īpašumu. Konstantins Pēkšēns bija pie biedrības dibināšanas, un viņam arī uzticēja veidot, plānot un projektēt arī velotreku, bet ne tikai. Eižens Laube, latviešu arhitekts, veidoja. Tur ir tāda interesanta iekšēja lapenīte, kur arī vēsturiskajās bildēs, fotografijās var itin labi redzēt. Šajās lapenītēs vai laubītēs tur uzstājās orķestrs. Ziemā bija brīnišķīgi slidotavu. Apkārt slidoja ātras lidotāji, pa vidu daļas lidotāji. Un īpaši bija svētdienas un sestdienas vakar, kad spēlēja orķestrs. Un pa svētkiem, Ziemassvētkos sabrauc tie latviešu studenti, kas studēja Tērbatā, Maskavā, Sanktpēterburgā. Tātad tā bija arī tāda brīnišķīga biedrošanās vieta. Īsts mākslas darbs ir biedrības karogs ar uzvaras dievietes Nīkas spārnu centrā. Karogu visus padomju gadus slēpa Pēters Kroģis, viens no biedrības vadītājiem Ulmaņa laikā. Viņš nodzīvoja garu mūžu, 95 gadus, un saglabāja šo unikālo sporta relikviju. Netālu no sporta ielas pie Latvijas Olimpiskā centra un arēnas Rīga pirms pāris gadiem izveidoja jaunu ielas trasi, dodot tai Jāņa Dikmaņa vārdu. Jānis Dikmans sāka savas sporta gaitas kā riteņbraucējs 1904. gadā. Un viņš ir viens no tiem, kas visaktīvāk darbojas līdz pat 1944. gadam, un no 1928. līdz 1944. gadam bija šīs biedrības vadītājs. Viņš ir Latvijas Olimpiskās kustības aizsācējs. Un pirmais Latvijas Olimpiskās komitejas izveidotājs un vadītājs, un arī tad, kad Latvijas Olimpiskā komiteja iekļāvās Startautiskās Olimpiskās komitejas sastāvā. Un šis ritenis pieder vienai no visinteresantākām personībām Latvijas sportā, Kārlim Vītoliņam. Kārlis Vītoliņš ir faktiski pirmais latviešu medaļu meistars, viens no pirmajiem riteņbraucējiem un viens no izcilākajiem mākslas riteņbraucējiem. Sākumā Kārlis Vītoliņš gatavoja tā sauktos klunkurus, tulkojumā no vācu valodas nozīmes, kas ir piespraužamas. Medaļas un kausus sportistiem sāka pasniegt vēlāk. Šo skaisto balvu savā īpašumā uz mūžu ieguva Jānis Daliņš, izcilais pirmskara soļotājs, kam veltīts šlāgeris, ja man Daliņa kājas būtu. Ai, kaut man Daliņa kājas būtu, 20 kilometrus, kurām soļot sniegs. 2006. gadā Daliņa vārdā nosauca ielu, kas atrodas netālu no Olimpiskā sporta centra. Otrā Rīgas riteņbraucēju biedrība 1921. gadā tika pārdēvēta Latvijas sporta biedrība. Un te Jānis Daliņš arī sasniedz savus pasaules rekordus, Latvijas rekordus. Kāds varēja nobaudīt Daliņam veltītās bombonkas par godu 32. gada sasniegumiem Losandželos Olimpiskās spēlēs. Sudraba medaļu, ko viņš ieguva. Un par godu šim fantastiskam sasniegumam Vilhelms Čuze izlaida īpaši konfekšu šķirni. JD. Tikai ar šiem diviem burtiem. Tāpēc, lai nepārkāptu amatieru statusu. Kad rudenī kastanim nobira lapas, aizsaktā ainava atdzīvojās un pa dzīvokļa logu varēja vērot mierīgu, nesteidzīgu pasauli. Tās drošību uzturēja apsargātais LPSR vadības dzīvojamais nams, tautā saukts arī par ministru māju.
Lai netraucētu partijas bonzu mieru, Sporta ielas sākumposms no Valdemāra ielas līdz Vesetas ielai bija slēgts autotransportam. Braukt pa to drīkstēja tikai melnās un pelēkās Volgas ar valdības numuriem. Lūk, tādu Sporta ielu redzēja rakstnieks Egīls Venters 1970. un 80. gados. Labi, Sporta iela 1, arkitekts Oļģerts Krauklis, pasūtītājs Latvijas Komunistiskās partijas lietu pārvalde. Šeit dzīvoja biedrs Voss un citi prominenti biedri. No ārpus salīdzinoši vienkārša ēka, jo negribēja biedri izcelties pārāk. Un arī taisnība sakot iekšā tās ekstras nemaz tik pārspīlēts nesot bijušas. Ne peldbaseini, ne pirtis, vienīgi laikam kad maz kinozāli, protams, pastāvīgi milicijas posts, kas apsargā drošību. Bet principā jau šķiet neprata biedri dzīvot ar garšu. Viņiem patika vienkārši dzert šņabu un medīt, bet tie dzīvokļi bija salīdzinoši vienkārši. Ļoti amizants stūris uz Vesetas un uz Sporta. Arhīvā mēdz būt dažādas būvlietas, šī ir ļoti kārtīgi piebriedusi, jo arhitekts Nords šeit ir darbojies, arhitekts Hofmans, bet klients, konsuls Pāvils, ir Pauls Stolteforts, ir bijis ļoti izvēlīgs klients, jo šeit ir projekti nomainījuši viens otru. Un šis ir 4-stāvu īresnams, 1909. gads. Tur uz stūri ir 3-stāvīga ēka. Pagalmā ir bijušas koka ēkas, ir bijusi siltumnīca, ir bijusi veranda, ir bijusi garāžas, ir dažkārt arī kāds nelikmīgs būvs, uzvedušās, tur ir saraksts, respektīvi tāda pamatīga, ja? Līdz pa Pirmam pasaules karam. Tad viņas ir pārgājušas tādas Muškatkundzes īpašumā, tad atkal ir saraksti 30. gados par to, ka vajadzētu nokrāsot fasādi savas kārtībā. Ir atbildes tādas, ka, ziniet, apaugus ar mežvīniem. Šogad nevarēsim, varbūt nākošgad, bet tā bija tā 30. gadu beigu kampaņa Rīgā, sakārtot fasādes, ja? Protams, uznāca jaunā vara, viss ir, tā teikt, nacionalizēts. Šodien viena no tām ēkām tādu komunālo dzīvokli atgādina, ja? Te ir vēl balkona paliekas, ja? Jā, tur ir tas paradoks, ja es pieņemu, ka viņi dažiem privatizēti pa dzīvokļiem. Kāds, kam ir dzīvoklis, bet nav naudas, viņš, tā teikt, ir atļāvis balkonam izkrist cauri grīdai, un mēs varam plātīt rokas. 2 stāvus augstāk kāds ir ierīkojis lofti, ierīkojis ziemesdārzu un uzlabojis iespēju maksimāli savu dzīvokli. Diemžēl tā arī šīs dienas praksa, ka vienā ēkā satiekās pilnīgi dažādas attieksmes. Sporta ielā 3 dzīvoja Kārlis Gailis. Viņš ir ļoti daudz strādājis un faktiski galvenais bijis, kas Siguldas skaistos gauju pār gauju loku tilti ir uzprojektējis. Un arī tā kā pēc kara laikā sabombardēja, tad arī atjaunošanas projektu pilnīgi ir izstrādājis Kārlis Gailis. Šī vietņā es atceros, ka tur Irbītis gleznotais Baskājs Irbītis stāvēja un gleznoja savus pasteļu zīmējumus. Šeit nebija lielais grāvs, bet bija pilsētas kanalizācijas kanāls, kas bija tā koka konstrukcija un koka dēļu segumu. Un kanālam abās pusēs bija ģimenes dārziņi. Tas kanāls gāja līdz Hanzas ielai, līdz stadionam viņš gāja. Un tad vēl es atceros, ka pa šo kanālu vācu laikā, kad taisījās cilvēks izvest, staigāja žandarmi ar melnajām ķēdēm, un tad visi cilvēki slēpās, mūsu mājas vīrieši sēja lakatiņus galvā un slēja par sievietēm pārdiebās un gāja šķūnīšos slēpties. Satiksme te faktiski nebrauca nekāda, tikai uz preču staciju, kaut kas mēs bērni skraidījām pa ielu un no kokiem ķērām lapiņas. Tas ir papelis, ja? Jā, papelis, papeļu lapas ķērām, cik lapiņas noķērām, tā bija tik laimes mums katram bija. Iela bija bruģēta un iela bija zemāka par šo. Agrāk mēs savā mājā gājām iekšā pa kāpnītēm uz augšu, tagad mums ir jāiet pa kāpnītēm uz leju. Te ir visa zemākā vieta, no kalna viss ūdens nāk lejā un strūklaka mums ir uz ielas. Ja pūta vējš no rietumiem, Sporta iela smaržoja pēc konfektēm, zefīriem un marmelādes. Ja pūta austrumu vējš, smaržoja pēc tabakas un cigaretēm Kosmos. Rakstnieka Egīla Ventera pieminētā konfekšu smarža te jūtama joprojām. Lai gan Laimes un Rigerta šokolādes emblēma fabrikas korpuses rotā pavisam nesen. Korekti būtu, ja blakus atrastos arī fabrikas dibinātāja Gēgingera un padomu laika uzvaras emblēmas. Iespējams, ka Gēgingera strādnieki iemina Sporta ielas trasi, jo pašas ielas tad vēl nebija. Pirmā Rīgas
konzervu fabrika, Caragalma piegādātājs. Respektīvi, Gegingera kungs dārznieks būdams uzsāk šo rūpeli. Pirmais projekts 897. gada arhitekts Rudolfs Cirkvits vienstāvu ēku strādniekiem. Pēc Pirmā pasaules kara ir jau plašāks profils. Uz veidlapas mēs redzam, tur ir konzervu, šokolādes un konfekšu fabrika, Svītriņa, skārda apstrādāšanas fabrika. Nu, tad 1940. gads ir interesants projekts. Arhitekts Kārs ir dizainējis sarkano stūrīti. Respektīvi, otrā stāvā viena zāle ir pārbūvēta sarkanā stūrīšu vajadzībām, bet ar šiem būvēles ierēģi nekā nav sapratuši, kas tas ir, un tur ar roku ir pierakstīts klāt, tā būs kluba telpa 100 cilvēkiem. Un tas vēl joprojām ir Gegingers, kaut gan 41. gada maijā, kad to nodod eksploatācija šo telpu, ir jau konfekšu fabrika Uzvara. 83. gads, 84. ap to laiku. Mēs ar Alvi Kermanu un Jāni Kalēju nācām uz šejieni katru trešdienu, ceturtdienu, jo mums šeit notika, tā kā mēs mācījāmies par karameļu meistariem 13. tehniskajā skolā, tad mums šeit bija praktiskās dienas. Un šeit mēs nācām, katru trešdienu, ceturtdienu bija jāstrādā šeit, nepilnu darba dienu, bet mums par to arī maksāja naudiņu. Un kopā mēnesī sanāca, man liekas, 80 rubļi. Un tas darbs patiešām šeit bija ļoti interesants, jo pirmkārt šeit bija tādi brīnumi, kas padomju laikā bija reti pieejami, piemēram, mandeles lielos kvantumos. Un man ļoti laimējās, jo es strādāju pie pildījuma gatavošanas. Tas nozīmē, tur bija piens, sviests, cukurs, rieksti bija visdažādākie. Gan lazdu, gan mandeles, gan grieķu rieksti, gan indijas rieksti. Viņi visi tur bija maisos. Mēs padomju bērni nebijām tādu kvantumu nekad redzējuši. Atklāti sakot, mēs tās mandeles arī zagām. Pareizi sakot, mēs zagām un izdomājām visādas etīdes, jo mēs jau mācījāmies tautas kinoaktieru studijā tajā laikā. Un tad, piemēram, kā Alvis iziet pirmais ārā, un es it kā skrienu viņam pakaļ un ej, Alvi saucu, un tā, sardzīt redz, ka, puiši vienkārši kaut kas svarīgs ir. Viņi pat tur neskatās īpaši. Bet patiesībā man bija tādā kārtiņā tādi maisiņi, kuros bija iekšā mandeles, un tad mājās man vienmēr bija mandeles. Man ciemiņi jau sāka no mandelēm atteikties, jo es viņas piedāvāju visiem un lielos daudzumos. Tāpat mēs, piemēram, šajā te brīnišķīgajā fabrikā redzējām, kā tiek gatavots konfekts Montpensier, jo viņas bija tādās lielās kaudzēs vienkārši izbērtas uz grīdas. Un tad ņēma no grīdas un lika tais buņģiņās iekšā. Šeit bija arī alkoholiskas esences, kuras pievieno konfektēm. Un tad bija, es redzēju visu hierarhiju, kā ir tie cilvēki, kas atnāk jauni darbinieki, kā mēs puiši ienācām svaigi, veselīgi zēni, un kā pamazām tur pagrabā bija tādas vietas, kur šie tie kungi, kas bija ļoti tās esences iecienījuši, tad viņus beigās lika tur pagrabā strādāt. Mēs viņus saucām par smērtņikiem. Un es atceros, ka viens tādiem gariem, tumšiem matiem, viņš bija diezgan jauns. Viņam nebija sīri mati, bet viņš man tā paskatījās tādām acīm un teica, dariet, zēni, ko gribiet, tikai esences nedzeriet. Es vēl šodien nedzeru esences. Kāds labums jau mums tika arī te ārpusē. Smaržas jau nav obligāti, un kad strādniekiem iegribējies kaut ko paņemt sev, tad viņi izmet pa logārām, tā kā mums tur bija ģimenes dārziņš, tad gadījās, ka mums pirmiem trāpījās nevis. Es atceros, ka mamma vienreiz veselu klēpu ar halvām. Halvas paciņām atnesa. Padomu laiku sākumā jau mūsu sētā Drošmaņa kundzei bija kāzas, tad mums pašiem bija truši. Tā kā trusis izmuka ārā, tad zvanīja mammai pie durīm un teica, Ambaņkundze, jums cepets pa sētu skraidi. Tālākais mūsu mājas, tur bija ļoti skaista dārzniecība. Ar dīķīšiem, ar parku zaļo vietu. Tā kā faktiski visu mūžu es dzīvoju Rīgas centrā, bet faktiski nomalē. Padomu laikos ar pie mums bija tikai kundzes vienā dzīvoklī dzīvoja. Zvērnes mērnieks Jansons, Jēkabs ar kundzi, un nākošā dzīvokļa bija Sūniņkungs ar kundzi, un mums bija Ambaņkungs ar kundzi. Mamma gāja ciemos pie kaimiņiem ar mazdēlu kopā, pat cik viņš bērndārzā negāja, un Sūniņam bija jāilustrē viena grāmata par brīnumputniņu baju, bet mans dēls bija izgudrojis tādu vīvolu, tādu putniņu. Un tad tas sūniņš, to mamma droši vien bija pastāstījis, ka tāds vīvols ir, vai varbūt viņi paši kādā sarunā draudzīgā, ka ir, un tad sūniņš prasīja, kā tas vīvols izskatās, un tad viņš, kad uzzīmē, tad uzdāvināja.
Klusu, kā paša zīmēts pasaku tēls, pa ielu aizslīd mākslinieks Kārlis Sūniņš, alaž ģērbies solīdā melnā mētelī ar neiztrūkstošu mākslinieka bereti galvā. Viņš laipni sveicina arī mūsu bērnus un nekad nebaras nepaceļ balsi. Nekad nedzirdam pārmetumus par skaļu mūziku vai lēkāšanu pa grīdu, kas ir mākslinieka dzīvokļa griesti. Atkal citējām Egilu Venteru, bet Mirdza Ķempe izcilo akvareļu meistaru uzrunā tā. Ir grūti pateikt, kas ir skaistāks, tavi ziedi vai tavi sniegi. Viņš vasarās no agra pavasara līdz vēlai ziemai gāja ārā, un patiesībā arī ziemā viņš gleznoja ārā. Un ļoti bieži gadījās tādi īpatnēji fakti, ka, teiksim, sāk snikt un sāk pārslas lidot uz akvareli un izskūst. Un viņš arī to prat izmantot, vai ne, un ir atsevišķi akvareļi, kuras, es zinu, ir ar pārslām taisīt, vai ne. Tu neesi aizmirsis ziemu. Brīnišķās sarunās un puteņos ievijusies, tā krāšņa un strauja metas līdzi dejā. Viņa izskatās kā tautas pasaka. Spurains, nepiekāpīgs kociņš, vientuļš cīnās ar skarbo vēju apsarmotajā mežmalā. To Mirdza Ķempe veltīja akvarelītim, ko nosauc piepēši par kadeķīti. Un jāsaka, ziemu jau nav viegli attēlot. Sūniņam ir brīnišķīgi akvareļi ar sarmu. Brīnišķīgi. Sūniņš teica, bez dabas es neesmu nekas. Es varu tikai attēlot to, kas dabā. Bet tieši to, kas ir dabā, tas man ne katreiz ir vajadzīgs. Man ļoti bieži no 10, no 50 dabas ainavām ir jāsakombinē pašam sava Latvijas dabas ainava. Es akvarelī un pat es nedomāju, ka es būtu arī glezniecībā labāku Daugavu redzējis, jo tie Daugavas akvareļi, es domāju, ka ir vismaz savu 50, 60. Bet viņš jau ļoti kritisks bija, ļoti daudz. Viņš, kā saka, nolika malā, saplēsa. Latvijas laikā aiz Geigingera fabrikas ziemās ierīkoja pilsētas sniega krautuvi, un sniega vedēji priecājās par pamatīgu puteni, jo tad zirgam varēja nopelnīt auzas. Rakstnieks Egils Venters atceras padomju laikus, kad sporta ielas tālajā galā atradās taksometru parka garāžas un valdības autobāze. Taksisti uzskatīja zem sava goda tālāk doties kājām. Viņi pulcējās bariņos uz Vesetas un sporta ielas stūra, pīpēja, pārrunāja jaunākos notikumus, un, kad tos uzņēma kāds garām braucošs taksis atceļā uz garāžu, iela nosmaržoja pēc mākslīgās ādas, tabakas un pārmērīga siltuma. Tā tolaik smaržoja visi taksometri. Tagad sporta ielas galā Lapiņu kolonijas mazdārziņos tiek būvētas augstceltnes un iezīmētas jaunas sporta ielas. Vienaidots trīskārtējā olimpisko spēļu vicečempiona basketbolista Jāņa Krūmiņa vārds, bet otra ir Arēnas iela. Mēs pa Valdemāra ielu atgriežamies bulvāru lokā, kur atrodas maza ieliņa ar vienu namu, ko reiz uzcēla Rīgas vingrotāju biedrība. 1881. gadā ielika pirmo pamatakmeni tagadējā vingrotāju ielā, kas atrodas netālu no Rīgas kanāla, un šī projekta autors bija Reinholds Šmēlings, itāļu renesanses stilā celt un monumentāli pat pompozēti. Laikraksts Dienas lapa rakstīja, ka 1900. un 1901. gada sezonā biedrības namā katru vakaru pie vingrošanām piedalījušās ap 98 personas. Arī visu padomju laiku ēka bija īsta vingrošanas citadele, jo te atradās sporta biedrības Daugava vingrošanas skola. Sportistiem vajadzēja lielākas telpas, tāpēc namam piebūvēja vēl 2 stāvus un gandrīz pilnībā izmainīja plānojumu. Te bija paukotāji, bija airētāji, bija vingrotāji, un pēc kara
Basketbols turpināja arī vienu laiciņu šeit savas gaitas. Zāli es atceros ar skatuvi, ar balkonu. Uz bildītēm jūs varēsiet redzēt tos skaistos plafonus, kas šeit bija pirms tās pārbūves. Logi palika pēc formas tādi paši, vienīgi viņi ir nomainīti. Šeit ir skatuves tiesa, un, lai liederīgi izmantot platību, jūs redzat, ka šeit ir maza aerobikas un citu nodarbību telpa. Kādreiz tur, kur pašlaik ir trenažieru zāle, tur bija restorāns, un pagrabstāvā bija virtuve, un ēdieni tika padot uz augšu ar tādu liftu, ko vilka ar rokām. Vingrotāju ielas godu tagad aizstāv tikai Vingrošanas federācija un dažas veselības grupas, jo sporta skolas audzēkņiem ir jaunas mājas. Arī uz pilsētas kanāla ledus vairs neviens nesacenšas slidskriešana kā 19. gadsimtā. Slidošanai izmantoja arī Rīgas pilsētas kanālu, un jau 1857. gadā pie Kārļu vārtiem izveidoja vienu no modernākajām visā vakara Eiropā slidotavām. Tur bija slīdceļiņi, kas bija izrotāti vai ierobežoti ar eglītēm, tur bija apgaismojums naktī, tur bija slīdkrēsli, tie, kas nu gluži neko neprata, kas knapi stāvēja uz kājām. Tie varēja mācīties slidot. Tur bija arī restorācija, to, ko mēs pazīstam ar šīs dienas vārda restorāns. Tagad, kur atrodas Valsts banka, tur bija lejā uz Daugavu veda granīta trepes, un noejot lejā pa šīm granīta trepēm, jaunēkļu uzkāpa uz Daugavas ledus un tad pilnā spēkā laida līdz pat vakar buļļiem. Un ja vējš iepūta pavisam jauki, tad viņi to savu frencīti parāva vaļā un varēja noslidot kilometriem tālu. Un no šī pavisam interesantā tādā manierē izauga vesels sporta veids, ko vēlāk nodēvēja par būru slidošanu. Tie, kas gribēja slēpot, savukārt devās uz Kaizervaldi meža parku, bet padomju laikā populāra bija slēpošana Biķernieku mežā un Juglā. 1955. gadā Juglā ierīko tramplīnu, krosa un slēpotāju ielas. Vietējie iedzīvotāji man stāstīja, ka viens no galvenajiem slēpotāju ceļiem vedis tieši šeit, kur tagad ir šis tiltiņš, un tālāk pa Pāles ielu līdz pat Juglas ezeram. Labdien! Ar slēpēm kāds brauc? Jā. Un kur ir slēpotāja iela? Un tramplīna iela? Tramplīna. Tur. Jā. Un kur tad jūs slēpojat? Mežā. Bet Skola. Pie Latviešu skola. tas iznāk tur, ja? Tur. Jā? Stadiona. Bet jūs zināt, ka te ir arī krosa iela? Nē. Nav jau brīnums, kā apjūg pat vietējie, jo visām trim ielām ir savdabīgs izkārtojums. Piemēram, Tramplīna ielas 2 nami atrodas Baltasaru ielas galā pie tiltiņa. Pārējos jāmeklē aiz garāžām Strasdupītes krastā. 6. numurā uzcelta viena no pirmajām mājām šajā apkārtnē, bet šķūnis vēl pieredzējis mūžas laikus. Slēpotāju ielas trase savukārt ir pusaplis ar astītais Murjāņu ielas. Es atnācām šite 1962. gada, tas bija apmēram novembris kaut kas. Mēs rudenī atnācām, jo jauno gadu mēs te svinējām tādā pusgatavā mājā, un manam vecākam dēlam, kuram tagad ir 47 gadi, bija 7 mēneši. Slēpotāja iela bija tāda pati, vecot, kā šitā iela, viņa nebija asfaltēta. Vecākot, Silciem iela bija šitāda pati, viņa nebija asfaltēta. Murjāņa iela, tas tāds lauku ceļš bija, otrā pusē tās mājas tur neviena nebija, tur tāds bija šīt purvainas bija. Vecākot, bloki nebija, te bija liels smilšains laukums, pa kuru mēs pa taisno gājām uz 6. tramvaju. Izcilus sportistus te neizdevās atrast, bet māksliniekus gan. Leļu mākslinieks Pāvils Šenhofs, Slēpotāju ielas darbnīcā arī glezno un darina grāmatu ilustrācijas. Un jo es palieku vecāks, jo vairāk es kaut kā vislabāk jūtos
tieši savās mājās. Tā ir tāda variācija par Dekameronu, piemēram. Tas ir mans pašportrets Vecrīgā. Nu, te atkal ir tāda maza sērija par kafijas dzirneviņām. Man ir tāda kolekcija, man tāds vesels liels plauks, man kāds 10-15 dažādas kafijas dzirneviņas. Un kaut kā, man liekas, kafijas dzirneviņas, viņas ir tāds ļoti ietilpīgs, viņas tā ļoti daudz asociācijas viņas var izraisīt. Čaka Vecrīga. Agrāk šito slēpotā iela sauc par Slēpjielu. Un pēc tam viņi pārdevēja par Slēpotā ielu. Un jūs jau sākāt dzīvot Slēpotā ielā? Slēpjielā vēl. No sākuma atļauja par šito ielas pusi vienstāvu mājiņas. Jo laikam tas sakarā ar to zemes, vai ne? Mēs te esam tā kā kalnā, bet, piemēram, kas tur lejā iet, vai ne, tie visi, ka uzkāpa pļaviņā, tad ūdens parādījās. Otrā pusē, kur tagad Šenhofs dzīvo, vai ne, atļauj tikai celt 2 stāvu mājas, tāpēc jūs ievērojiet, ka pa šito pusi 1 stāvu mājas lielākoties, un tanī pusē ir 2 stāvu mājas. Bet kas te ir tāds pievilcīgais dzīvošanai šajā rajonā? Tik daudz, ka te ir kluss. Tikai no rīta aiziet garām daži kaimiņi. Vairāk jau viss transports uz otru pusi ir, vai ne, ezers taču netālu, gaiss ir labs. Nu, visa transporta te tūmā taču ir, vai ne, cik tā viena pieturas vieta ir tramvai, galvenā Brīvības iela. Olimpiskās spēles iedvesmo arī sportošanas amatierus. Ja nepietiek spara lielajam pusaplim Slēpotā ielā, var pamēģināt spēkus mazajā puslokā Krosa ielā.